Šeit ir sporta bāze Caunes, bet konkrēti Ogres projekta ietvaros šī bija nereģistrēta iedzīvotāja grupa. Tātad tie, kas te ir kādreiz ar sportu nodarbojušies, tie, kas arī tagad vēl te brauc kādreiz kaut ko padarboties. Jau sen bija tā doma, ka sports ir laba lieta, bet ne visi ir sportisti, un tāpēc mēs arī šeit papildinām ar dažādu veidu aktīvās atpūtas iespējām. Viena no tādām ir šis te labirints. Tas bija, varētu teikt, vienkāršākais dubultas spirāles labirints. No sākuma bija izpļauts vienkārši zālē, bet zāle pārauga, izskatās nesmuki, un it sevišķi bērni tiem mēdz skriet pa taisno pāri tai zālē. Tāpēc, izmantojot projektu iespējas, nolēmām to labirintu uzlabot. Un iestādījām tūjas. Pagaidām jau, protams, tās ir maziņas, bet es ceru, ka ar laiku paaugsies un apcērpot izveidosies tāds dzīvžoks. Tātad nosaukumu mēs aizguvām no Andromedas miglāja, jo tas arī ir spirāla veida miglājs. Pie reizes arī, kā es saku, ir informatīvie materiāli, kur var cilvēks, kas interesējas par to, vai vienkārši iepazīties ar to tēmu. Un izejot to labirintu cauri, nonākam centrā, kur ir atkal ekspozīcija dažāda veida, dažādas formas, dažādas struktūras akmeņiem. Arī interesanti var apsīties, iepazīties. Un uz otru pusi izejot ārā, nonākam atpūtas vietā. Tā arī, ap citu, pirms gadiem 5-6 iekārtot ir ar Ogres novada projektu palīdzību. Protams, viņi tagad jau ir stipri pārveidot, tur bija viņi tikai tādā pamat vietā ar soliņu galdiņu ugons, kur tagad ir paplašināta nojums un viss tam līdzīgi. Cenšamies ar vien kaut ko uzlabot. Arī šis labirints nav pabeigts, jo projekta ietvaros naudas drusku pietrūka. Doma ir tāda, ka viņš iesāks tomēr, mazliet viņš ir lielāks, lai arī bērni dabū izskaities. Jo arī pat šo izstiepjot, izritinot vaļā, iznāk labirinta garums apmēram 300 metru. Un tātad, kad viņš būs pilnā apjomā, tad būs jau kādu puskilometru. Tas ir Ogres novada Lauberes pagasts, pats pagasts stūrs. Ja brauc pie mums, jābrauc līdz Krodziniekiem, un tur tālāk ir norāde uz Jauncāniem, mūsu adresi.